Man ir tas gods mūsu konferencē Cits kosmos pieteikt runātāju, kas tieši mūs ievedīs kosmosa tehnoloģijās, citiem vārdiem tuvinās mūs tam, kas atrodas pārdesmit kilometrus virs mūsu galvas. Un tas ir kompānijas Accenture Europe Space Go-to-Market Lead. Inovāciju vadītājs Baltijā. Šitas ir baigi specifisks tāds nosaukums. Kristaps Banga, es domāju, tehnoloģiju pasaulē arī cilvēks, ko daudz jau ir atpazinuši. Bet, citiem vārdiem, kosmiskās tehnoloģijas, mēs tās esam itin bieži dzirdējuši pieminam arī faktiski Ukrainas militārā konflikta kontekstā arī dzen. Es domāju, ka jebkurš militārs konflikts vai jebkāda veida konflikts pasaulē bez tā neiztiek. Tajā pat laikā tur ir otra dimensija, jo ārkārtīgi daudzas lietas, kas ir no kosmosa tehnoloģijām un ir saistīts ar militāro jomu, palīdz mums privātajā dzīvē. Kristap, tev vārds. Paldies, Harald. Jā. Sveicināti! Un, jā, kā jau Haralds arī minēja, un arī kā šīs tēmas pirmais slaids stāsta, tehnoloģijas ir, kā iepriekšējais kolēģis minēja, ļoti lielā mērā šobrīd fokusētas uz aizsardzības un militāru industriju dēļ apkārt notiekušiem notikumiem. Un es gribu parādīt tieši šo te miedarbību, kā tehnoloģijas un tieši tehnoloģijas, kas saistīts ar kosmosa inovācijām un kosmosa tehnoloģijām, kā viņas pārklājās gan starp militāro nozari, gan kā šīs tehnoloģijas īstenībā var veikt un tikt pielietotas sociālajiem labām lietām. Tātad, jā, kā Haralds minēja, mans vārds ir Kristaps. Kā jūs redzat, mana loma ir tiekties uz kosmosu un skatīties atpakaļ uz Zemi, kā mēs varam šeit uz Zemes palīdzēt ar šīm tehnoloģijām. Un šis termins go-to-market ir tieši par to, kā palīdzēt ieviest šīs tehnoloģijas jebkādas veidas industrijas klientiem, jebkādām valstīm, jebkādās situācijās. Un es gribētu sākt šodienas sarunu tieši ar vienu piemēru, kas saistīts varbūt arī ar iepriekšējo runātāju. Droši vien ziņās bija dzirdējuši pirms kāda laika, kad Amerika vēstīja, kad tur gaisā ir kaut kāds tāds dīvains balts balons un nevar tā kā īsti saprast, no kurienes viņš ir no Ķīnas vai nav no Ķīnas. Lūk, beigās viņu tāpat notrieca, jo bija aizdoms, ka tomēr ir no Ķīnas. Un pateicoties tātad tehnoloģijām vai datorredzēju konkrētāk piemērā, te arī redzams piemērs, tātad kompānija arī, ar ko mēs sadarbojamies, Synthetic AI un datu piegādātājs Planet, kur ir viena no kompānijām, kurai visvairāk gandrīz satelīti kosmosā ir, pateicoties viņu satelīta attēliem un identificējot šo te balonu, kas bija virs Amerikas, tā vienkārši valodā pasakot, patinot bildi atpakaļ un ar šo te detektējot to konkrēto paternu, kā izskatījās šis te balons, kompānija nonāca pa kadriem, pa dienām, pa mēnešiem atpakaļ līdz tātad izcelsmes valstī un spēja pierādīt, ka tā tomēr bija Ķīna. Līdz ar to tur Ķīnai arī vairs nebija baigie argumenti pateikt, jūs kaut ko jaucat, ja? Un šis ir ļoti labs piemērs, kā tehnoloģijas var palīdzēt strīdīgās situācijās, konflikta situācijās un atrisināt šīs lietas iespējams varbūt pat mierīgākā gaisotnē. Ja? Otra lieta, ko es gribu pieminēt, kur arī šīs pašas tehnoloģijas jau lielā mērā tiks un tiek pielietotas, ir latviski tulkojot Eiropas direktīva par atmežošanu vai mežu neiznīcināšanu. Angliski viņi saucās European Deforestation Regulation. Un tas lielā mērā ir attiecinājums uz varbūt auditoriju, kas ir šobrīd pārstāv uzņēmums, jo šī regula stāsies spēkā kā obligāti 2026. gadā, un viņa stāsta par to, ka kompānijām būs jāpierāda, ka pēdējo gadu laikā, veicinot vai ražojot produktus, netiek iznīcināti meži, vai netiek radīta kaut kāda atmežošana, kura nav vēlama. Un tas tieši saistīts ar klimatneutralitāti, tieši saistīts ar ilgtspēju. Mēs zinām, ka šī tēma ir ļoti svarīga un Eiropas regula tieši par šo iestājās. Kur ir šī saikne ar kosmosa tehnoloģijām, lai šādas lietas fiksētu? Atkal mums nāk klajā talkā ļoti labi satelīta tehnoloģijas. Atkal tas, kad mēs varam, ja arī regula tiek pieņemta šodien, ir dati par pēdējiem 10 gadiem, līdz ar to mēs varam konkrētos reģionos, vai vienalga, vai tās ir palmu plantācijas kaut kur siltākās zemēs, vai tie ir kaut kādi meži, nezinu, turpat kaut kur Polijā, ja, mēs varam tās lietas apskatīties, izsecināt, un tie ir, kā lai saka, reāli fakti.
Un, ja kompānija godīgi saka, ka viņi tā ir darījusi, viņiem ir arī pierādījumi, un viņiem nav par to jātaisnojas. Ja? Vēl viens piemērs arī diemžēl no tā, kas šobrīd notiek ar karu. Jūs droši vien zinat, ziņās bija šis piemērs par Ukrainas pārauto dambi. Tad arī bija iespējas caur satelītiem paskatīties, gan kā tas bija pirms, kā tas bija pēc. Protams, ka publiskā informācija stāsta tikai par to sadaļu, kas ir publikai pieejama, jo ir satelīti, kuriem ir pieejami līdz pat 30 centimetru, kā lai saka, izšķirtspējai. Un, protams, ka militārie dienesti šādu informāciju arī pasūta un iepērk, un līdz ar to ir iespējas izsacināt arī konkrētas mazas nianses, redzēt, vai tur brauc kaut kāda tehnika, no kurienes viņa puses brauc un tam līdzīgi. Restīvi, mūsdienās vairs nav vispār iespējams neko noslēpt, un man liekas, tas ir ļoti labs piemērs. Atkal, kā tas var palīdzēt mums, kā lai saka, civilajā vai sabiedrības parastajās interesēs? Mēs zinām, ka plūdi Latvijā, un šis ir kadrs no Reizeknes vai Daugavpils, jā, plūdi Latvijā ir neizbēgami, redzot šodien sniegu. Liekas, ka šogad nebūs, vai pareizi sakot, nākošais gadu pavasarī nebūs labāk. Bet tātad ir tehnoloģijas, kas atkal mums var palīdzēt, ja? Un kādā veidā. Tātad, paskatoties uz šiem te plūdu datiem, retrospektīvi vairāku gadu garumā, mēs varam uzbūvēt algoritmu un izsacināt. Ja ziemā bija tādi sniegi, pie tādas intensitātes, pie tādiem vējiem un pie kaut kādiem virkni nosacījumu, mēs varam redzēt tātad pāris iepriekšējo gadu laikā, kādas bija tad sekas, teiksim, pavasarī un pie kādiem nosacījumiem, un jau sākt preventīvāk pie tā strādāt. Ja? No noslēpums, ka es pārstāvu Accenture, mēs šobrīd tieši esam kā reizi izstrādājuši tādu risinājumu, kas ir tieši tā kā Flood Mitigation and Response Application, kur tieši tiek vākti šādi vēsturiski dati dažādās pilsētās, jo, protams, kad Latvija jau nav vienīgā, mēs redzam ziņās, kur notiek vēl lielāki plūdi salīdzinoši. Un tas ir ļoti svarīgi gan no tā, lai preventīvi tās lietas risinātu, gan arī brīdī, kad tas notiek, uz kurieni virzīt, teiksim, arī atbalsta resursi, ja, uz kurieni virzīt glābšanas dienestu. Mēs redzējām tādā pašā Daugavpilī, kad laicīgi arī mobīlo operatoriem secināt, kur torņi tiks apludināti un domāt par alternatīviem mehānismiem komunikācijās. Ja. Šis ir pateicoties tehnoloģijām iespējams. Un apvienojot divu veidu patiesībā kosmosa tehnoloģiju risinājums, viens tā tad ir skatīties, gan tieši, gan retrospektīvi, kas notiek. Otra lieta, kā es minēju, gadījumā, ja mēs redzam, ka tiks apludināts teritorijas, kur ir telekomunikācija torņi, laicīgi plānot, kā piemērs tie paši Starlink vai zemās orbītas satelīti, laicīgi jau, teiksim, piesaistīt konkrētajā reģionā un aktivizēt šāda veida satelītus, lai šādās specifiskās situācijās netiktu pārtraukta komunikācija, kas arī ļoti, ļoti būtiski. Ja? Tad divi risinājumi, kas palīdz diezgan tādos krasos apstākļos cilvēkiem risināt situāciju, gan paredzēšanas spējas, gan uzlabotas komunikācijas spējas šādās situācijās. Ja? Protams, ka plūdi nav vienīgais, ko mēs varam darīt. Atkal līdzīgi gan no militārā, līdzīgi uz sociālo sfēru. Ja? Jā, mēs nevaram, līdzīgi kā iepriekšējais kolēģis, varbūt ar kameru redzēt sejas, kas notiek uz zemes. Lai gan es domāju, tas arī ir laika jautājums. Ja? Savietot vertikālo kameru ar horizontālajām, man šķiet, ir tikai tehnikas jautājums. Ar horizontālām, protams, jā, to var savienot tieši tā. Bet tas, kas ir svarīgi, mēs varam skatīties uz to kā uz tādu patērnu, kā klāsteri, un dažādās situācijās pieņemsim vienalga. Vai tas ir, pieņemsim, lieli, pieņemsim dziesmu svētki. Ja? Skatīties atkal retrospektīvi tātad. Iepriekšējos dziesmu svētkos pasākums notika šeit, beidzās tikos. Kas notika ar pūli, cik viņš ātri izklīda, pa kuras ejas bija tās, kur vairāk pūles plūda, kuros brīžos viņš apstājās, kas paralēli ar satiksmi tajā brīdī notika. Un taisot, pieņemsim, nākošos pasākumus, vai, kā mēs šobrīd kandidējam uz dažādām, sporta spēlēm, olimpiskām un kādām, šāda informācija ļoti labi palīdz plānot lietas, ja? Bet, protams, tas arī palīdz nosacīt tādā, es negribētu teikt, pilnīgi reālā laikā, ja? Jo tas ir cita veida tad dati.
bet noteikti ar kaut kādu, nezinu, pāris stundu un dienas nobīdi tas arī palīdz analizēt to dinamiku. Ja? Tā kā, tas, kā jūs redzat, tas ir viens piemērs tikai pēc dziesmu svētkiem, bet es pieļauju, ka jūs spējat viņu tā kā replicēt arī dažādos citos notikumos. Ja? Saliekot kopā digitālās tehnoloģijas ar to, ko šobrīd satelīti dod tādu, teiksim, divdimensiālu bildi, kā jūs minējāt, ja? Paskatoties un saliekot, principā arī, tā vienkārši valodā sakot, sapfotografējot objektu no augšas 3 dažādos leņķos, mēs jau varam caur algoritmu projekcēt viņa visas 3 dimensijas. Ja? Un līdz ar to šobrīd, kā šeit minēts, piemēram, ir kompānija Black Shark, AI, viņi šobrīd ir uzbūvējuši visu, gandrīz pasaules modeli 3D dimensijās. Ja? Viņiem arī ir sadarbība ar Google Earth engine, bet kas svarīgi, interesanti arī, kad šīs lietas vai tā platforma atkal ir labs tūlis tiem pašiem pilsētplānotājiem, paskatīties telpiski, ja? Tiem pašiem, pieņemsim, mobilajiem operatoriem, skatoties, liekam 5G infrastruktūru, kur būs kaut kādas augstceltnes, kas aizķers. Ja? Piemēram, man pašam bija interesanti uzzināt, kad 5G tīkls, tā kā viņš ir zemāks, īstenībā arī, pieņemsim, apmežošana kaut kur aiztur. Ja? Tā kā nepavēlti, tāpēc dziļi mežā labāk ir izmantot iekārtu Starlinku, ja? Jo tev signāls nāk no augšas, nevis, teiksim, plakanā veidā. Ja? Bet, kā jau arī minēja iepriekšējais kolēģis, protams, ka tur var arī pārslēgt arī uz tādu, kā lai saka, video formātu, ja? Un atkal mēs kā patērētājs, protams, ka mēs vēlamies redzēt maksimāli reālu tas, kas notiek kino, vai ne? Un tie paši realitātes šovi un tam līdzīgas lietas, līdz ar to šos datus ir iespējams ļoti viegli pārnest sintētiskā vidē, kur tiek radīti. Vienalga, vai tā ir filma, reālā laika kaut kāds, pieņemsim, nezinu, realitātes šovs. Un atkal tas rada uzreiz tik ļoti reāla situācija, ka cilvēkiem ir daudz interesantāk. Ja? Tas no manas puses būs šodien tāds ļoti īsts ieskats. Es domāju, ka es ceru, ka es jums iedevu tādu intrigu un interesi papētīt dziļāk par kosmosa tehnoloģiju pielietojumu. Iespējas ļoti daudz. Tā kā es ceru uz jūsu atsaucību. Paldies, Kristap, arī tev par šo stāstu. Starp citu, tad, kad tu pieminēji to Starlinku un visu pārējo, redz, te parādās visu laiku un pēdējā gada laikā arvien biežāk. Citiem vārdiem tas morāli-ētiskais rakurs, vai ne? Kurās rokās, kam šīs tehnoloģijas tā kā pieder. Taisnība, jā. Un mēs jau zinām, kādā veidā Ilons izgāzās gan nepalīdzot Ukrainai, gan arī šajā brīdī tas, ko viņš dara tajā sociālo mediju platformā, kas ir kritus viņam rokās. Un šis ir savukārt nākamais jautājums, tad ārpus, kas pat ārpus tehnoloģiju jomas raugoties, ja, ir, es nezinu, tas ir jau politoloģijas līmeņa. Stāsts, tas ir tāds makro, protams, jā. Tāpēc, man liekas, ir ļoti svarīgi, jā, kad, protams, ka tā nav tā visa vāra vai tie risinājumi netiek koncentrēti vienās rokās. Un, ja mēs paskatāmies tā plaši, tad Elons nav vienīgais, kuram ir zemās orbitas satelīti. Jā, viņš bija kā izcils inovators, pamanījis laicīgi, ka tur ir niša un šobrīd ir veiksmīgi iegūst to nišu, bet, protams, ka tur ir diezgan liels arī sāncensība arī ar valstīm. Ja? Porziņš ir, jā. Jā, ir tāda veselīga sāncensība tieši tā paša iemesla dēļ, jā, kad lai nebūtu atkarīgi tikai uz viena spēlētāja domgājienu. Jā, man šķita ļoti vērtīgi tas, ka faktiski tu savā ziņā atkal integrēji to pašu stāstu, kas ir jau vairākas reizes parādījies mūsu šīs dienas konferencē par zinātņu jomu savstarpējo sinerģiju. Jo tad, kad tu stāstīji par to atmežošanas, tā teikt, regulu un vispārējo, vai iespēju tur iegūt šos te vēsturiskos datus, man uzreiz nāca klāt, tā ir tipiska vides zinātne. Jā. Tam ir sakars ar antropoloģiju, tam ir sakars ar cilvēku kustību pilsētā. Tad, kad tu piemini, ka tur ar kaut kādu stundu nobīdi, es zinu, ir pilsētas Eiropā, man liekas, kur ar sensoru datu palīdzību faktiski reāli laikā tu var redzēt, cik cilvēki izgāja cauri centrālajiem laukumam un kāpēc visi neizgāja. Ja? Vai tur nenotiek kaut kas, tā teikt, interesants, kas liek? Nē, viennozīmīgi. Tas, ko tu saki, un tas arī ir mana pārliecība, es viņu ietveru tādā atvērto inovāciju kontekstā, ja, ka sinerģija gan starp pētniekiem, akadēmiskajiem, gan starp startupiem, gan starp uzņēmumiem,
gan starp valstīm, gan starp nevalstiskām organizācijām, ka tieši tai sinerģijai tur ir jābūt, jo tās komponentes, kā lai saka, miedarbības, kad minētanī piemērā, viņas ir visur nepieciešams, ja? Jo dizainējot to risinājumu, ņemsim to pašu pūļu pārvaldību, ja? Tur ir jābūt speciālistiem, kas var analizēt, kas notiek tādā situācijā. Un kas ir, nezinu, kaut kāds tur kritiskais laiks, cik pūlim ir ok, kad ir korķis un kurā brīdī parādās kaut kādi impulsi uz kaut kādām iespējamām provokācijām. Ja? Vai tikpat labi ir kaut kādas arī, nezinu, fizikas speciālistas? Cik es esmu sapratis, ir iespējams savietot ar, piemēram, sociālo tīklu saturu un tad mēģināt saprast, kāda ir šī emocionālā nokrāsa un tu vari saprast, vai cilvēki, kas uz kaut kurien dodas, ir priecīgi, vai tieši otrādāk ir ar, tā teikt, dusmu seju, tā teikt. Tur tās korelācijas starp dažādu faktoru savietojamību, un tas atkal, pateicoties tehnoloģijām, kā saka, ir iespējas vienlaicīgi dažādus tos datu avotus apkopot un ģenerēt reālajā laikā patiesībā to temperatūru, ja? Kas, man liekas, ir ļoti labi. Paldies, dāmas un kungi, tas bija Kristaps Banga. Mūsu galvenais mudinājums ir atcerieties, lai par ko jūs nedomātu, tam ir sakars ar mūsdienām, ar tehnoloģijām un to, ko jūs mācāties arī STEM kontekstā.